Par viņiem runā visa valsts. Lauris Reiniks, atpūšoties ar draugiem, sirsnīgā kārtā uzņēmis skaistu videoklipu dziesmai Kokos rieksts. Šonedēļ vētru ūdensglāzē pamanījās sacelt Lauris Reiniks. Viņš internetā publiskoja video, ko joka pēc savai dziesmai Kokosrieksts kopā ar draugiem uzfilmēja ceļojuma laikā Dominikānā. Lai gan Lauris visur rakstīja, ka tas ir mājas video, daudz viņa kolēģi ņēmās publiski apcerēt, vai klips ir pieteikami profesionāls. Piemēram, Markus Rīva savā Facebook profilā nācis klajā ar paziņojumu, ka Reinikam nav gaumes. Savu viedokli paudusi arī dziedātāja Liena Kendī. Man nav ko teikt. Visu, ko rakstīju, izdzēsu, jo negribēju aizskart kāda jūtas, lai arī kā gribētos pateikt kaut ko sulīgu. Iespējams, ka aizskartu tēmu, kur attiektos ne tikai uz šo jaunieti. Sāktos pārāk liela brēka. Lauri pašu gan pēc atgriešanās no saulainās Dominikānas šobrīd vairāk uztrauc aklimatizēšanās ziemā un tas, kā klājas viņa ceļojuma. Ziema Latvijā vēl nav beigusies, diezgan augsts, bet es pavisam nesen atgriezos ar saviem draugiem no siltajām zemēm, kur mēs auļojāmies, peldējāmies, atpūtāmies. Un tagad es gribētu apstīties, kā viņiem iet, kā viņi izskatās. Kad Lauris satiek vienu no ceļojuma draudzenēm Aleksandru Kurūsavu, abi ir gatavi pastāstīt, kas tad vēl notika Dominikānā un kā īsti tapa jau skandalozais video. Man bija līdz fotoaparāts, kurā ir arī kamera iekšā. Domāju, pafilmēsim, lai kaut kādu gabaliņu par piemiņu paliek no tā ceļojuma. Viens rāda vienu savu ķermeņa daļu, otrs rāda otru savu ķermeņa daļu, kurš ar ko var palapoties. Jā, tā iestudējam kaut kādus soļus, tādus jautros. Un tad viss pludmali skatījās, kā mēs dejojam. Nevarēja saprast, ko mēs par daram. Kāpēc pēkšņi 7 cilvēki pēkšņi vienādi sinhrons kustības pēkšņi jūras krastā dejo. Un sanāca tāds mājas video. Un iedomājies, pat daži mani kolēģi ir sapratuši, ka tas ir nopietns video. Līdz tam ir jāizdomājas. Jo tas nav nopietns video, tas ir tāds brīvdienu video, kuram apakšā ir mūzika un ākstīšanās ar kokosriekstiem. Patiesībā šis ceļojums bija 2 nedēļu ilga kopīga atpūta draugiem. Un viņi paspēja izbaudīt ne tikai siltās zemes, bet arī Amerikas visapdzīvotāko pilsētu Ņujorku. Mums ir tāda tradīcija ģimenē katru gadu ziemā braukt, bet šogad ceļojums izvērtās savādāk. Braucām nevis ģimene ikgadējā ceļojumā, bet draugu bars. Esmu ģimene? Tas ir ģimene, jā, Sašiņa ir ģimene. Atpūtas laikā bālos ziemeļniekus piemeklēja ne tikai prieki, bet arī dažas kaitas. No saules apdegumiem neizbēga pat tumšākie kompānijas dalībnieki. Bet vispār man izskatījās, ka Saša bija savā vietā, jo viņa galīgi neizcēlās ar savu iedegumu. Viņa iekļāvās visā tajā ainavā, jo viņa bija melna, un tur ir muleti pārsvarā visi iedzīvotāji, un viņai ir tumši mati. Viņi ir tumšāki, es atvainojos. Mīļā, jūs ar Rosīti finālā jau bijāt gandrīz vienā krāsā ar viņiem. Laimīgi atgriezies mājās, Reiniks neskopojas ar padomu arī citiem ceļot gribētājiem. Tiem zinkārīgajiem, kam interesē, cik tas maksā, vai tas ir dārgs prieks. Tas nav dārgs prieks, ja laicīgi izdara un atrod lētu reisu uz Ņujorku, un tad nopērk tā kā atsevišķu ceļojumu uz Karībām. Bet Laura, viņam ir kādas spējas. Viņš vienmēr atrod lētāko, foršāko un vēl to visu apvieno, un viss ir baigi apmierināti.